Labrīt, man sauc Ingrīda Kariņa-Bērziņa. Man ir tiešām prieks un gods būt tik svinīgā vietā. Es esmu daudz lasījusi lekcijas augstskolās un dažādās vietās, bet šī laikam būs pirmā reize viesnīcā Latvijā. Un faktiski jūs esat ārkārtīgi daudz. Tā kā man ir prieks par to. Spēles noteikumi ir tādi. Es ļoti interesanti un saistoši runāšu. Bet, ja es redzēšu, ka žāvājās atskrītsiet kaut kā savādāk, tad es būtu ļoti pateicīga un priecīga, ja jūs arī iesaistītos un varbūt uzdot kādu jautājumu vai kaut kā savādāk. Ja? Mums ir 2 posmi. Es esmu nedaudz atkāpusies tieši no tā, kas ir programmā, tikai tāpēc, ka es mēģināju to materiālu informāciju sadalīt loģiski. Pirmā daļa, kas tas ir, otrā daļa, kā to aizsargāt. Un es parasti neizdalu materiālus pirms tam, tāpēc, ka man ir, es pats zinu, es arī esmu cilvēks, ka tu sēdi daudz interesantāk šķircīt to lapiņu, nekā skatīties un klausīties, kas tur priekšā notiekas. Bet es domāju, mēs varam ielikt slaidus arī pēc tam mājaslapā, kam interesē. 2 vārdos, kāpēc jums būtu jāvēlt savs dārgais laiks un jāklausās manī? Tas vienmēr labs jautājums. Es esmu pirmam kārtam zvērnāta advokāta un patentu pilnvarotā preču zīmju un dizaina paraugu jautājumos, tā kā tas ir mans diendien darbs, palīdzēt uzņēmējiem, saprast, kas ir viņa intelektuālais īpašums, saprast, kā var ar to apieties un saprast, ko darīt, ja ir problēma no kādas citas puses. Es esmu, kā noteikti varat dzirdēt, es esmu dzimusi augusi Amerikā, arī kvalificējusies sākotnējā Amerikā, pārcēlos uz Latviju pirms 8 gadiem, un kļuvu šeit par zvērnātu advokātu un patentu pilnvaroto. Un es arī esmu Eiropas patentu pilnvarotā preču zīmju jautājumos. Es esmu pasniedzēja Rīgas juridiskajā augstskolā, Rīgas ekonomikas augstskolā, Banka augstskolā, Gateway Baltic, Connect Latvija un arī LIA. Un pats pēdējais, es priecājos arī, kā Aleksijs šodien ir pie mums. Ciki? Es kopā ar saviem kolēģiem, mēs sniedzam juridiskās konsultācijas tādam Tech-Hub Rīgā, kur ir iesācēji uzņēmumi tehnoloģijas jomā, un no kuriem es, kā praktizējošs cilvēks, esmu ārkārtīgi daudz ko iemācījusies. Es gribēju sākt ar 3 stāstiem no dzīves, jo es esmu iemācījusies arī gadu gaitā lasot lekcijas par šīm manai sirdī ļoti tuvām tēmām, ka viņas varētu likties ļoti abstrakts un kāpēc vispār būtu par to jāinteresējas. Un tāpēc es esmu no savas prakses izvēlējusies 3 stāsts. Šis patiešām ir patiesa stāsts, un es šajā sakarā biju tiesā pavisam nesen. 2004. gadā sāk darboties uzņēmums. Uzņēmums saucās X. Uzņēmums pieder ārvalstu investoriem, bet šeit uz vietas ieceļ vienīgi valdes locekli. Kā tas mēdz būt? Nav nekāda neparasta situācija. Uzņēmuma struktūrā nav nekā neparasta. Bet tas, ko uzņēmums nezina, ir, ka Annas vīrs pirms 3 gadiem uztaisīja sev kompāniju X2. Tai pašā gadā viņš piereģistrēja preču zīmi X2 uz kompānijas vārdu. Identiskiem pakalpojumiem. Un uzņēmums X nekā par to nezina. Anna katru dienu nāk uz darbu, iet mājās, viss notiekās. Šī gada sākumā Anna aiziet prom no X. Un jau nākamajā dienā izrādās, ka darbojās uzņēmums X2. Ar gandrīz identisku nosaukumu, identiskām precēm un pakalpojumiem un tieši tam pašam auditorijam. X zvana. Ko darīt? Kā mēs varam rīkoties? Un kā jums liekas, kādi ir iespējamie rīcības varianti, ja tu esi X? Mēs izslēdzam uzreiz ar beisbolu nūju braukt uz X2. Ko var darīt? Saukt ekonomikas policiju? Samierināties? Nē, nav jāsamierinās. Viens no variantiem visādos šādos gadījumos, kā jau ir zināms, ir ekonomikas policijā intelektuālā īpašuma aizsardzības tāda vienība. Viņi ir nelieli. Bet šādā gadījumā, ja mēs viņiem būtu zvanījuši, viņi teikt, tas ir civiltiesas strīds. Šeit nav krimināls pazīmes, mēs šeit neiejauksimies.
samierināties un teikt, nu, tāda ir dzīve, nu, tas X ir sarežģīti. X darbojās šajā laukā 9 gadus. Ir piesaistīti klienti, ir daudz piestrādāts pie tā, kā attīstīt, nu, kā mēs visi gribam, atpazīstamību tirgu. Un viņiem tagad pieņemt, ka nāk X2, jo tas nosaukums ir, nu, tik tiešām ļoti līdzīgs. Un plus tagad viņiem klienti zvana un raksta un saka, ka tas otrs uzņēmums ar viņiem kontaktējās. Un saka, nu, tad nāciet pie mums, mēs esam filiāli. Tā kā, nu, samierināties, nu, īsti nav tas. Apstrīdēt preļģzīmes reģistrāciju? Tiesā. Jā. Nu, beigās tas mēs pašlaik viss tas ir procesā, bet tas, ko mēs esam darījuši, ir mēs esam apstrīdējuši preļģzīmes reģistrāciju un mēs esam centušies dabūt to, ko sauc par pagaidu aizsardzības līdzekli. Kad tiesa pasaka, ka tagad tūliņ pat otrai pusē jāpārtrauc izmantot šo preļģzīmi. Līdz kamēr tā lieta tiek iztiesāta. Problēma ir sekojoša. X nenoreģistrēja savu preļģzīmi. X nekad neienāca prātā, ka tāda situācija varēja rasties. Viņiem likās, nu, nosaukums ir labs, visi to zina, preļģzīme likuma 6. pantā ir aizsardzība paredzēta nereģistrētiem nosaukumiem, kur tiek izmantot komercdarbībā. Bet X līdz tam, ka nu, viņi var to paši izdarīt vai nolīgt patentu pilnvaroto, viņi vienkārši tā doma līdz tam neaizgāja. Protams, bijām tiesā. Tiesasēde notiek kā sekojoši. Tiesnes prasa, kur jūsu reģistrācijas apliecība? Kāpēc jūs nereģistrējāt? Mēs sakam, bet, nu, likums paredz un tā, bet, nu, tiesneši jau arī ir cilvēki. Un ir daudz vienkāršāk atpazīt tiesības, ja ir reģistrācijas apliecība ar numuru un tādu. Tāpēc, ka reģistrācijas apliecība dod prezumciju, ka viņiem ir šīs tiesības. Un mums, kur esam 9 gadus izmantojuši nosaukumu, mums ir tagad pienākums pierādīt, ka tas bija negodprātīgi. Tas ir grūti. Kā lūdzu? Protams. Bet tas fakts, ka viņiem ir reģistrācija, nozīmē, ka likuma priekšā ir prezumcija, ka viņiem tās tiesības ir. Tas, ko varbūt mēs tiesnesim neatgādinājam, bet ko es labprāt gribētu, ka jūs iegaumējat, ir, ka patentu valdē neizskata iepriekš izmantotos vai reģistrētos nosaukumus reģistrācijas brīdī. Vienīgais, ko patentu valde dara, ir pārbauda, ka tas nav Microsoft, Nike, Laima, Aldaris. Nu, plaši pazīstam zīmes. Bet par to, vai tur darbojās tāds X vai ir reģistrējis tāds X, to viņi nepārbauda. Tā kā šitas te salīdzinoši vienkārši var tikt pie savas reģistrācijas. Summa summarum X būs liela izdevuma, un mēs tiesāsimies noteikti 5 gadus. Un pa to laiku es varētu paredzēt, ka X2 savāks klients, nomainīs nosaukumu, un beigās, kad mēs nonāksim pie tās tiesas sēdes, kurā runās par zaudējumiem, izrādīsies, ka faktiskie zaudējumi nav konstatēti, tāpēc, ka viņi izmantoja to nosaukumu salīdzinoši īs laika un tā tālāk. Ļoti nelāks kāzus. Ja viņi X būtu noreģistrējis savu preļģzīmi, tad būtu cits stāsts. Otrs stāsts no dzīves. Mēs tagad sāksim ar visiem tādiem šausmu stāstiem. Un es ļoti ceru, ka jūs nekad nepiedzīvosiet neko līdzīgi. Softā attīstītājs, viņiem ir darbinieks, kurš ir galvenais programmētājs. Nu, pienāk liela projekta nodošanas diena, un tas programmētājs pasaka, es esmu autors, stop. Mums ir jāvienojās par autora atlīdzību bez algas un citām man izmaksātām summām. Un citādi es jums nedošu pirmkodu. Viss, programma paliek pie manis, klients, lai bļauj, tā nav man problēma. Es esmu autors un ar mani neviens nav vienojies par to. Es atsaucos uz savām likumā aizsargātajām morālām tiesībām, nemantiskām tiesībām neizplatīt šo darbu.
šausmas, viss tagad bēgs prom, viņam liksies, ka tas būs tikai šausmas stāsts. Kā rīkoties? Nu, autortiesību likums nosaka, ir uz mantiskām tiesībām īpaša kārtība attiecībā uz programmētājiem, ka programmatūra pieder darba devējam, nevis darba ņēmējam. Bet, ja uzņēmums ir fakta priekšā, ka viens programmētājs vienkārši nedos to lietu, ko viņš ir radījis, kā tas uzņēmums var rīkoties? Autortiesības mēs nevaram reģistrēt. Nav nekāda iespēja viņas noreģistrēt. Šī gadījumā vienīgais, ko uzņēmums var darīt, ir šeit faktiski beigās bija policijas iejaukšanās. Tāpēc, ka tur vēl bija cietais disks un kaut kāds, tā dramatiska brauc prom no uzņēmuma un tur apmēram viņam skrien no pakaļ un tādā garā. Tā kā tās ir tās lietas, ko mēs ļoti, ļoti negribam. Šeit pāris Ja to atzīmēt līgumā, darba devis tieši tas ir viņa problēma, zināt, kad būs pirmā soli ar darba ņēmējiem un, ko viņš var izstrādāt. Tā līguma jābūt noformēta, un vai viņi vienos pirms. Pirms, pēc tam. Tieši tā, šeit bija, kā ļoti bieži bija tipveida līgums, kurā nebija faktiski sevišķi sīk un smalki atrunāts tieši kā notiekās tā nodošana, un nebija atrunāts tas, ka autors, programmētājs nesaņem papildus atlīdzību par projektu nodošanu, līdz ar to tas bija atstāts vienkārši neatrisināts. Un otram kārtam, līgumā arī nebija atruna par to, ka programmētājs pildot darba pienākums, apņemās neizmantot savas nemantiskās tiesības. Tātad šeit bija drīzāk mācība par to, ka tas uzņēmums, tad pēc tam laboja līgums, kur bija citiem darbiniekiem. Ar šo darbinieku laikam saistības izbeidzās. Jā. Labi, darbinieks paraksta to līgumu, ka viņš neizmantos tās tiesības, bet tas sanāks, ja viņš tomēr mēģinās viņas izmantot, vai nebūs tas atkal cilvēciskais process uz 5 gadiem? Tas ir ļoti labs jautājums, un īstenībā, cik man zināms, Latvijas tiesa nav vēl pārbaudījusi, vai var vai nevar labprāt atteikties no nemantiskām tiesībām. Es domāju, ka šajā gadījumā, protams, šādas problēmas, kur ir darbnieku un darbdevēja nesaskaņas, biežāk arī sakņojās kopējā komunikācijas sabrukumā un savstarpējā neusticībā. Es domāju, tas ir drīzāk domāts kā pirmām kārtām kā signāls darba devējam un darba ņēmējam, ka viņi ir savstarpēji vienojušies par to, kā viņi saredz, kā tās attīstības, kā tās lietas notiks. Un kā tā lieta notikšana notiks. Jā, var tiesāties 5 gadus, bet tur atkal tas no programmētāja puses tas liels izdevums, un tas, ko viņš reāli piedzīs zaudējumos, tā ir drīzāk tāds morāls gandarījums, ja viņš uzvar. Vēl viens stāsts no dzīves, Latvijas uzņēmums, ļoti jauks uzņēmums, brīnišķīgs zīmols, visur eksportē, visi esam ļoti, ļoti lepni. Bet pirms tam, ka viņi izvēlējās to nosaukumu, viņi nepārbaudīja, vai viņš der vai neder dažādiem tirgiem. Un tad sanāca nelāga situācija. Mēģināja Amerikā noreģistrēt preču zīmi, un vienkārši ļoti nelāga sagadīšanās, ka jau 88. gadā Amerikā bija noreģistrēt gandrīz identisks nosaukums identiskām precēm. Lēmums tika apstrīdēts uz 17 lapusēm, nekā. Griezāmies pie agrāko tiesību īpašnieku, jo viņi faktiski to zīmi izmantoja, bet diezgan šauri. Un mēs tomēr, varbūt var ar viņiem vienoties, jo tas ļoti bieži notiekās, ka puses vienojās, sadalīsim tirgu. Būsim draugi. Un tad viņu advokāts piezvanīja un teica, super, viss notiek, $100,000. Un, mūsu uzņēmumam šādi līdzekļi nebija paredzēti preču zīmē tiesību iegūšanai Amerikā. Ko lai viņi tagad dara?
Citu nosaukumu preci. Citu nosaukumu izvēlēties. Citu nosaukumu konkrētam tirgum. Tas ir arī faktiski tas, kas notika. Viņi nomainīja to, ko viņi tajā tirgu izmantoja, kur viņi īstenībā to vārdu, kas bija tā problēma, neizmantoja, bet tikai logotipu. Bet, protams, tas nozīmē visu jaunu iepakojumu, tās preces bija no jauna jāražo, tāpēc, ka faktiski uz tām precēm, ne tikai uz tām kastītēm, viss tā tālāk, tas prasa liels izdevums, plus ir arī tas, ka tas sarežģīja visu, ko, ja tev ir jārāda vienam tirgum pilnīgi atsevišķi partijas. Mācība šī gadījumā ir tā, tad, kad viņi sāk, viņi varbūt nevarēja paredzēt, ka viņiem vispār Amerika būs interesanta. Vai ne? Amerika ir tālu prom. Un cik tad mēs varam visu ko paredzēt tanī brīdī, ka mēs mēģinam vispār dabūt, ka uzņēmums funkcionē, ka ir kaut kāda ienākuma, ka ir preces, ka ir tirgus. Bet šī gadījumā tas viņiem bija ļoti nepatīkams pārsteigums uzzinot, ka šādas lietas notiek. Es domāju, ka vislabāk no paša sākuma pateikt, kuras ir tās lietas, kuras ir obligāti jāatcerās no šodienas. Tā kā, ja pēc tam mēs neko neatceramies, tad vismaz mums vajadzētu atcerēties to, ka, protams, es ar jums runāju kā cilvēks, kurš specializējās šajā laukā, bet man ir pārliecība par to, ka intelektuālā īpašuma jautājumu ignorēšana ļoti dārgi izmaksā. Ne tikai maziem uzņēmumiem, bet arī lieliem uzņēmumiem. Ir jārēķinās ar to, ka darbinieki un konkurenti var rīkoties visādi, un ka tiesas ceļš ir ļoti garš un nedrošs un varbūt dārgs, un beigās tu nekādu naudiņu nedabūn, bet laimīgā kārtā priecīgā vēsts ir, ka ir vienkāršas, ne pārāk dārgas, ne pārāk sarežģītas darbības, kuras var veikt, lai novērst šīs problēmas. Un lai maksimāli palīdzētu jums izmantot savu īpašumu ienākumu gūšanai. Jāreģistrē prečzīmes, jāreģistrē dizaina parauga, jārīkojās strateģiski ar izgudrojumiem un ir jābūt pārdomātiem darba līgumiem un citveidu sadarbības līgumiem. Tā kā mēs tagad runāsim par to, kas tas ir, tas intelektuālais īpašums. Kurš man pastāstīs, man ļoti interesē, kas jūs mudināja atnākt šodien? Kurš atzīsies? Nebija ieplānot citu tikšanās. Bija ieplānot citu tikšanās. Ak, kungs, kāds pienākums. Kurā lomā jūs esat? Varbūt jūs esat pat daudz, un mēs nevaram jūs tā iztaujāt. Bet attiecībā uz intelektuālu īpašumu jūs esat radītāji, es zinu, ka te ir programmētāji, jūs esat tirgotāji, jūs esat eksportētāji, gan. Intelektuālais īpašums nodalās divās lielās grupās. Rūpnieciskais īpašums ir tas, kur ir iespējams kaut ko reģistrēt. Un ar rūpniecisko īpašumu nodarbojās mūsu patentu valde. Tie ir patenti, dizaina paraugi vai prečzīmes. Otrajā pusē ir autortiesības, kur ir divi radnieciski tiesību paveidi, autortiesības un blakus tiesības. Autortiesības nevar reģistrēt. Ja cilvēks ir kaut ko forši uzrakstījis, uzzīmējis, radījis, izgudrojis rakstiskā vai kaut kādā citā izpausmē, nav kam par to pastāstīt un dabūt reģistrācijas apliecību. Diemžēl lielākā atšķirība starp šīm divām grupām ir, ka ja mums pieder rūpnieciskais īpašums un mēs esam likumā paredzētajā kārtībā nostiprinājuši tās tiesības ar reģistrācijas apliecību, tad mums nav jāpierāda, ka kāds cits ir mūs atdarinājis. Tas fakts vien, ka mēs esam noreģistrējuši prečzīmi, reģistrācijas fakts nozīmē, ka likums pieņem, ka visi par to zina. Mums nav jāpierāda, bet šīs nejaukais cilvēks ienāca manā veikalā, ieraudzīja man foršo nosaukumu un visu ko un atdarināja to. Ja mums ir reģistrācija, mums tas nav jāpierāda. Ar autortiesībām un blakus tiesībām ir vienmēr jāpierāda, ka tas ļaundaris, kurš atdarināja, faktiski
bija klāt, faktiski redzēja tos darbus un tā tālāk un ir atdarmēs to. Uzņēmējam, kā jums, ir, protams, divējādas attiecības ar šīm intelektuālā īpašuma tiesībām. Jūs esat radītāji, un mans uzdevums ir palīdzēt nedaudz ieskicēt, kā jūs varat atpazīt, ko jūs esat radījuši, jūs paši izmantojat, jūs gūstat ienākums no tā, ka jūs licencējat jūs intelektuālo īpašumu, vai varbūt pārdodiet savus izgudrojumus vai darbus pilnībā. Protams, uzņēmējs arī ir intelektuālā īpašuma tiesību izmantotais. Tāpēc, ka katrs no jums noteikti izmanto cita radītu programmatūru likumīgi. Jūs likumīgi izmantojat citu izgudrojumus, un jūs piedalāties informācijas apmaiņā, kas raksturo uzņēmēju darbību kopumā. Kuram ir bērni un kuram ir putekļu sūcējs? Lego klucītis ir brīnišķīgs patentu piemērs. Kad es biju maz meitenīte Amerikā, un es neteikšu, kurā gadā es esmu dzimusi, bet tas bija toreiz. Kamēr tas patents vēl bija spēkā. Kad es biju maz bērns, tad Lego bija tā diezgan eksklusīva manta, tāpēc, ka vienīgie klucīši, kur bija pieejami veikalā, bija Lego ražojums. Iemesls ir tas, ka tas jaukais dāns, kurš izgudroja Lego, 58. gadā bija pieteicis patentu, un to arī saņēmis, ieskaitot Amerikā. Patents ilgs 20 gadus. Tā kā, kad es biju mazmeitiņa, pirms 78. gada vienīgie, jebkur šajās valstīs pieejamie klucīši bija Lego klucīši. Tāpēc, ka viņš bija iegūs aizsardzību tieši uz to aizmugurējo konstrukciju, kur ir tie cilindrīši, kā viņi ir salikt un kā viņi tad saklikšķinās kopā. Un es varu atcerēties, ka bija viena Ziemassvētku, kur pēkšņi zem Ziemassvētku eglītes visiem bērniem parādījās, tanī laikā Korejā radītie alternatīvi, kur bija daudz lētāk par Lego. Bet pirms tam bija tikai un vienīgi Lego. Ja ir izgudrojums, ir divi varianti, kā ar to rīkoties. Pirmais variants ir patentēt. Otrais variants ir tieši otrādi. Tas ir nepatentēt un paturēt to kā komerc noslēpumu. Patents ir 20 gadu monopols uz izgudrojumu. Patentu piešķir katrā valstī, kurā mēs vēlamies šo aizsardzību. Ir zināms, ir likumā, ir diezgan konkrēti pateikts, kas var un kas nevar būt patents. Tas var būt farmaceitisks izstrādājums, augu šķirne, tehniski izstrādājums. Likumā ir saraksts, ar kas tas ir par izgudrojumu, kas vispār var būt patentējums. Es ļoti atvainojos, ka viņš ir tur lejā. Nevar būt matemātiska formula, nevar būt spēļu noteikumi, nevar būt dažādi citu konkrēti atrunātas lietas. Bet galvenais, kas ir jāatcerās par patentu, ir sekojoši. Pirmkārt, patentam ir jābūt jaunam. Tam izgudrojumam ir jābūt jaunam, jebkur pasaulē. Otrkārt, patentu iegūšana nozīmē, ka ir jāizpauž izgudrojuma būtība. Patentu pieteikumā ir jāsniedz pietiekam daudz informācijas, lai lietpratējs varētu atdarināt šo izgudrojumu. Ir trīs tie galvenie patentēšanas priekšnoteikumi, novitāte, izgudrojuma līmenis, ka izgudrojuma būtība nav acīm redzama lietpratējam, kā nākamais solis. Ir jābūt kaut kādai fantāzijai, kaut kam, kas nozīmē, ka tas izgudrojums ir aizsargājams. Un trešais ir jābūt izgudrojuma objekts, respektīvi ir jāatbilst
likumā noteiktiem kritērijiem par to, kāds tas izgudrojums ir. Komercnoslēpums ir tieši pretējais. Ja mēs gribam savu komercnoslēpumu aizsargāt, mēs nevienam neizpaužam šī komercnoslēpuma būtību. Kas ir, es teiktu, pasaulē slavenākais komercnoslēpums? Coca-Colas recepte. Un visi ir redzējuši, ja mēs uzgooglējam Coca-Colas recepti, mēs redzēsim zelta seifu, kurā glabājoties tā recepte. Sudraba seifs, kurā glabājoties receptu, un ka tur esot 2 cilvēki, kas viņu zina, un viņiem ir kaut kāds indes tablets ievadīts zem ādas. Man liekas, ka tās ir fabuls. Bet šī slepenība ir komercnoslēpuma būtība, jo bez tā nav iespējams pēc tam likuma paredzētajā kārtībā mēģināt piedzīt zaudējums no kāda, kurš būtu nopludinājis šo informāciju. Mūsu komerc likums nosaka 5 kritērijus, ka tas ir saistīts ar uzņēmumu, tas nav vispār pieejams, nemantiska vai mantiska vērtība, kaut kāda vērtība ir obligāta, var radīt zaudējums un komersants veids pasākums, lai to nosargātu. Kāpēc tas viss ir svarīgs? Tāpēc, ka ļoti bieži uzņēmumos tas, kas iekšēji notiek, tas veids, kā kaut kas tiek radīts, tās zināšanas, kas ir darbinieku galvās, ir ļoti vērtīgs. Bet, ja uzņēmums neveic preventīvās darbības, lai šo informāciju padarītu trešām personām nepieejam, tad uzņēmumam pēc tam ir ļoti grūti vai pat neiespējami mēģināt kaut ko piedzīt no konkurenta, kurš ir varējis, piemēram, iet mājas lapā un atrast to pašu Coca-Colas receptu. Komercnoslēpuma sakarā zaudējums tiek traktēts ļoti šauri. Tas fakts vien, ka jūs esat zaudējuši reputāciju, iespējams, ka uzņēmumu viss tas sāls un viss tas, ko jūs piedāvājat, ka to kāds ir nospērs, ļoti šauri. Jums būtu jāvar pierādīt, ka tur ir kaut kāda konkrēta mantiska vērtība, kur ir zaudēta dēļ tā, ka ir pārkāpts tas komercnoslēpums. Tātad ar izgudrojumu ir 2 iespējas. Ja mēs patentējam, mums ir monopols uz 20 gadiem, bet ir visiem jāizstāst par to, kā rada to izgudrojumu. Rezultātā, ja tas izgudrojums ir tāds, kurš varētu kļūt, kā Latvijas pateikt, redundant, nevajadzīgs, nederīgs, ar to, ka ir jau kaut kāda attīstība viņam garām un līdz ar to tā tirgus nozīme ir zudus. Tad ir labāk to lietu paturēt kā komercnoslēpumu. Un ja mēs skatāmies šodien mobīlos tālruņos, ir gan patenti attiecībā uz dažādu veidu izgudrojumiem, interfeisiem, informācijas uztveršanu, raidīšanu un tā tālāk, bet ir arī komercnoslēpumi. Visbiežāk uz zināšanām, kuras ir nepieciešamas, lai varētu pielietot patentu šajā izgudrojumā. Kā izvēlēties? Atkarībā no tā, kāds ir izgudrojums un kādi ir naudas līdzekļi. Jo mēs vēlāk runāsim nedaudz par patentu reģistrāciju, un tas ir padārgs process. Bet atkal ir reģistrācijas apliecība un ir monopols. Komercnoslēpums ir automātiski lēti un vienkārši un beztermiņi, bet ir daudz grūtāk pierādīt, plus ir ļoti aktīvi jāmēģina nosargāt komercnoslēpumu. Es domāju, ka visi zinās, par ko šeit ir runa, kas ir, akli ir apakšā. Būtu es zinājis, es tiešām būtu taisījis slaids, kur tikai ir virspusē. Apple un Samsung bija viens no, tas vēl faktiski pašlaik daudzās pasaules tiesās tā lieta nav vēl līdz galam iztiesāta. Bet šeit ir strīdi par dizaina paraugiem. Vērtība, protams, ir daudzos miljardos,
kurš ir Apples un kurš ir Samsungs. Nu, ja nebūtu uzraksts Samsung, tad mums būtu diezgan grūti pateikt. Un tas, par ko Apple apsūdz Samsung, ir, ka Samsung ir raksturīgo izskatu šim produktam nošpikojusi. Un līdz ar to radījusi Samsungam ļoti liels materiāla zaudējums. Nu, mēs redzam, ka ir ļoti uzkrītošas līdzības. Protams, ironija ir tā, ka pirms Apple tālruņi šādi neizskatījās. Nemazam ne. Tāpēc, ka nebija skārienu jūtīgo tālruņu, un mums visiem bija Nokia ar podziņam. Un šis, kad viņš 2005. Gadā parādījās, tas bija pilnīgi kaut kāda jauna kategorija, nekad neredzēt. Protams, šajās dienās mums visiem tālruņi izskatās tādu, un jaunais BlackBerrys arī izskatās tāds. Tiesas uzdevums ir noskaidrot, kuras no šīm vizuālām īpatnībām ir brīvas izvēles rezultātā. Jo tas ir tas, kas ir dizaina paraugā aizsargājums. Ir, protams, arī dizaina paraugi, kuri reģistrēti tepat Latvijā, kuriem noteikti estētiskā vērtība ir kultūra, vēsturiskā vērtība ir liela, varbūt naudas vērtība pagaidām nav tik liela, kā piemēram šis jaukais apaļais Novusgalds. Dizaina parauga arī ir ārējais izskats no visiem šiem produktiem. Apakšā jūs neredzat, tur ir tāds šrifts muzikāls. Tālruns, paplāts, galdbiederum, roksoms, rotslietas, Louis Vuitton audum, apavi. Te ir no automašīnas reģistrācijas apliecības. Logotipi. Dizaina paraugs ir ārējais veidols. Tas ir ārējais izskats jebkuram produktam. Ja patents aizsargā izgudrojam tehnisko būtību, dizaina parauga reģistrācija, jeb arī nereģistrācija, aizsargā ārējo izskatu. Tas nozīmē, kādas ir krāsu salikums, kāda ir forma, kāds ir rotājums. Viss ņemot kopā, kas tas ir, kas rada ārējo izskatu. Ir arī tāpat kā patentam, ir zināmi noteikumi. Ir jābūt jaunam, ir jābūt individuālam raksturojumam, ir jābūt redzamajam parastajā lietošanā. Un šeit autodetaļu ražotājiem ir liels galvasāps, tāpēc, ka ja detaļa tiek ražota un parastajā produktu lietošanā to neredz, ja viņš ir kaut kur mašīnas apakšpusē, tad viņš nav aizsargājams ar dizaina parauga aizsardzību. Es par to reģistrāciju, es domāju, es pastāstīšu vēl pēc tam. Gribēju vēl izstāstīt, kas ir prečsīm, un tad mēs atvilksim vēl pie kafijas. Patents un dizaina paraugs ir cilvēka radošuma rezultāts kādā konkrētā izpausmē. Iemesls, kāpēc likums to aizsargā, ir pirmkārt, lai aizsargātu šo personības izpausmu, kā viņi ir šajā pielietojumā, un tāpēc, ka tas ir taisnīgi. Ja kāds ir kaut ko dizainējis, ja kāds ir kaut ko radījis, likumam ir jāaizsargā viņa tiesības tā, lai viņi nevarētu tūliņ pat nošpikot. Otram kārtam tas attaisno investīcijas, kuras ir veikts dizaina paraugā, jeb patentā. Prečzīmu tiesības ir nedaudz atšķirīgs. Šeit likums nav emocionāls. Likums neuztraucās par autoru. Galvenais mērķis ir saglabāt saikni starp preču un pakalpojumu ražotāju un patērētāju. Tā, lai patērētājs, ieejot rimī, aizējot pie piena produktiem, viņš vienmēr zināt, ka limbažu piens patiešām ir no limbažu piena, ka rimī piens patiešām ir no rimī,
rimīgi ganāmpulka. Bet tas ir, lai mūsu tirgu šī informācija darbotos, lai nebūtu augstas izmaksas katram patērētājam, tāpēc, ka patērētājam būtu atkal un atkal jāpārliecinās, ka jā, patiešām tas, ko es tagad pērku, šī datora programma, ko es iepērku savam uzņēmumam, 150 eksemplāros, šī automašīna, ko es iegādājos, ka tam patērētājam nebūtu sloks katru reizi no jauna izpētīt, vai tik tiešām tās auto detaļas, kuras ir salikts manā Honda mašīnā, vai viņas patiešām ir tās, kurām it kā viņām vajadzētu būt. Varbūt viņas nav. Bet ja mums nebūtu šī drošā saikne, tad mums visa šī informācijas sistēma pilnībā sabrukt. Tāpēc, ka mums nevienam nebūtu iespēja pārliecināties par to, kas tas ir, ko mēs pērkam. Tāpatās no preču zīmju īpašnieku puses, ja likums neaizsargātu mūsu preču zīmi, tad mums būtu ļoti grūti izveidot kontaktu ar tirgu. Mums būtu ļoti grūti, ja mēs piedāvājam kādam mūsu pakalpojumu vai preci tādu un tādu, un ja mēs no tā iespējamā pircēja saņemt atbildi, ka viņam jau 3 tādi piedāvājumi ir uz tieši to pašu nosaukumu. Šīs radītu pilnīgu hausu. Tātad preču zīme ir pirmam kārtam apzīmētais, kurš atspoguļo šo saikni. Preču zīme ir vienmēr attiecinām uz konkrētām precēm vai pakalpojumiem, un tā norāda un atšķir to izcelsmi. Ir principā divas preču zīmu grupas, 2 paveidi, ir vārdiskās un ir netradicionālās. Šīs ir tās, ko mēs ļoti labi pazīstam, viņas ir figurāls, viņas ir kombinētas, tas, kā viņas saucās, tas nav tik svarīgi. Bet mēs katrā šajā piemērā, vai tur ir vārds, vai nav, mēs uzreiz atpazīstam, kas tas ir par uzņēmumu, kura izcelsme šeit tiek norādīta ar konkrēto simbolu. Bet tas arī nozīmē, ka pašiem radot savas preču zīmes, mēs varam izmantot kaut kādu simboliku, mēs varam izmantot raksturīgu krāsu salikumu, mēs varam izmantot vārdu, un mēs varam izmantot visus šos elementus kombinācijā. Kā varbūt ir zināms, melnā balzama etiķete kā bilde ir reģistrēta kā preču zīme. Ne tikai Latvijā, bet daudzās valstīs. Un šeit arī ir citi Latvijā pazīstam nosaukumi. Labi, tas ir tas, ko es gribēju pateikt pirms kafijas pārtraukuma. Tad mēs atvelkam elpu, un mēs pēc tam runāsim konkrētāk par to, kā rīkoties katrā no gadījumiem. Un ja ir kādi jautājumi, laipni lūdzu. Labrīt, man sauc Ingrīda Kariņa-Bērziņa. Man ir tiešām prieks un gods būt tik svinīgā vietā. Es esmu daudz lasījusi lekcijas augstskolās un dažādās vietās, bet šī laikam būs pirmā reize viesnīcā Latvijā. Un faktiski jūs esat ārkārtīgi daudz. Tā kā man ir prieks par to. Spēles noteikumi ir tādi. Es ļoti interesanti un saistoši runāšu, bet ja es redzēšu, ka žāvājās atskrītsiet kaut kā savādāk, tad es būtu ļoti pateicīga un priecīga, ja jūs arī iesaistītos un varbūt uzdot kādu jautājumu vai kaut kā savādāk. Ja? Mums ir 2 posmi. Es esmu nedaudz atkāpusies tieši no tā, kas ir programmā, tikai tāpēc, ka es mēģināju to materiālu informāciju sadalīt loģiski. Pirmā daļa, kas tas ir, otrā daļa, kā to aizsargāt. Un es parasti neizdalu materiālus pirms tam, tāpēc, ka man ir, es pats zinu, es arī esmu cilvēks, ka tu sēdi daudz interesantāk šķirsīt to lapiņu, nekā skatīties un klausīties, kas tur priekšā notiekas. Bet es domāju, mēs varam ielikt slaidus arī pēc tam mājaslapā, kam interesē. 2 vārdos, kāpēc jums būtu jāvēlt savs dārgais laiks un jāklausās manī? Tas vienmēr labs jautājums. Es esmu
pirmam kārtam zvērnāt advokātu un patentu pilnvarotā preču zīmju un dizaina paraugu jautājumos, tā kā tas ir mans diendien darbs, palīdzēt uzņēmējiem, saprast, kas ir viņa intelektuālais īpašums, saprast, kā var ar to apieties un saprast, ko darīt, ja ir problēma no kādas citas puses. Es esmu, kā noteikti varat dzirdēt, es esmu dzimusi augusi Amerikā, arī kvalificējusies sākotnēji Amerikā, pārcēlos uz Latviju pirms 8 gadiem un kļuvu šeit par zvērnātu advokātu un patentu pilnvaroto. Un es arī esmu Eiropas patentu pilnvarotā preču zīmju jautājumos. Es esmu pasniedzēja Rīgas juridiskajā augstskolā, Rīgas ekonomikas augstskolā, Banka augstskolā, Gateway Baltic, Connect Latvija un nu arī LIA. Un pats pēdējais, es priecājos arī, kā Aleksijs šodien ir pie mums. Ciki? Es kopā ar saviem kolēģiem, mēs sniedzam juridiskās konsultācijas tādam Tekab Rīgā, kur ir iesācēji uzņēmumi tehnoloģijas jomā un no kuriem es, kā praktizējošs cilvēks, esmu ārkārtīgi daudz ko iemācījusies. Es gribēju sākt ar 3 stāstiem no dzīves, jo es esmu iemācījusies arī gadu gaitā lasot lekcijas par šīm manai sirdī ļoti tuvām tēmām, ka viņas varētu likties ļoti abstrakts un kāpēc vispār būtu par to jāinteresējas. Un tāpēc es esmu no savas prakses izvēlējusies 3 stāsts. Šis patiešām ir patiesa stāsts, un es šajā sakarā biju tiesā pavisam nesen. 2004. gadā sāk darboties uzņēmums. Uzņēmums saucās X. Uzņēmums pieder ārvalstu investoriem, bet šeit uz vietas ieceļ vienīgi valdes locekli. Nu, kā tas mēdz būt? Nav nekāda neparasta situācija. Uzņēmuma struktūrā nav nekā neparasta. Bet tas, ko uzņēmums nezina, ir, ka Annas vīrs pirms 3 gadiem uztaisīja sev kompāniju X2. Tai pašā gadā viņš piereģistrēja preču zīmi X2 uz kompānijas vārdu. Identiskiem pakalpojumiem. Un uzņēmums X nekā par to nezina. Anna katru dienu nāk uz darbu, iet mājās, viss notiekās. Šī gada sākumā Anna aiziet prom no X. Un jau nākamajā dienā izrādās, ka darbojās uzņēmums X2. Ar gandrīz identisku nosaukumu, identiskām precēm un pakalpojumiem un tieši tam pašam auditorijam. Nu, X zvana. Ko darīt? Kā mēs varam rīkoties? Un kā jums liekas, kādi ir iespējamie rīcības varianti, ja tu esi X? Mēs izslēdzam uzreiz ar beisbolu nūju braukt uz X2. Ko var darīt? Saukt ekonomikas policiju? Samierināties? Nē, nav jāsamierinās. Nu, viens no variantiem visādos šādos gadījumos, kā jau ir zināms, ir ekonomikas policijā intelektuālā īpašuma aizsardzības tāda vienība. Nu, viņi ir nelieli. Bet šādā gadījumā, ja mēs viņiem būtu zvanījuši, viņi teikt, tas ir civiltiesas strīds. Šeit nav krimināls pazīmes, mēs šeit neiejauksimies. Samierināties un teikt, nu, tāda ir dzīve, nu, tas X ir sarežģīti. X darbojās šajā laukā 9 gadus. Ir piesaistīti klienti, ir daudz piestrādāts pie tā, ka attīstīt, nu, kā mēs visi gribam, atpazīstamību tirgu. Un viņiem tagad pieņemt, ka nāk X2, jo tas nosaukums ir, nu, tik tiešām ļoti līdzīgs. Un plus tagad viņiem klienti zvana un raksta un saka, ka tas otrs uzņēmums ar viņiem kontaktējās. Un saka, nu, tad nāciet pie mums, mēs esam filiāli. Tā kā, nu, samierināties, nu, īsti nav tas. Apstrīdēt preču reģistrāciju? Tiesā. Jā. Nu, beigās tas mēs pašlaik viss tas ir procesā, bet tas, ko mēs esam darījuši, ir mēs esam apstrīdējuši preču reģistrāciju un mēs esam centušies dabūt to, ko sauc par pagaidu aizsardzības līdzekli. Kad tiesa pasaka, ka tagad tūliņ pat otrai pusē jāpārtrauc izmantot šo preču zīmi. Līdz kamēr tā lieta tiek iztiesāta. Problēma ir sekojoša. X nenoreģistrēja savu preču zīmi. X nekad neienāca prātā, ka tāda situācija varēja rasties.
Viņiem likās, nosaukums ir labs, visi to zina, prečzīm likuma 6. pantā ir aizsardzība paredzēta nereģistrētiem nosaukumiem, kur tiek izmantot komercdarbībā. Bet X līdz tam, ka viņi var to paši izdarīt vai nolīgt patentu pilnvaroto, viņi vienkārši tā doma līdz tam neaizgāja. Protams, bijām tiesā. Tiesasēde notiek kā sekojoši. Tiesnes prasa, kur jūsu reģistrācijas apliecība? Kāpēc jūs nereģistrējāt? Mēs sakām, bet likums paredz un tā, bet tiesneši jau arī ir cilvēki. Un ir daudz vienkāršāk atpazīt tiesības, ja ir reģistrācijas apliecība ar numuru un tādu, tāpēc, ka reģistrācijas apliecība dod prezumciju, ka viņiem ir šīs tiesības. Un mums, kur esam 9 gadus izmantojuši nosaukumu, mums ir tagad pienākums pierādīt, ka tas bija negodprātīgi. Tas ir grūti. Kā lūdzu? Protams, bet tas fakts, ka viņiem ir reģistrācija, nozīmē, ka likuma priekšā ir prezumcija, ka viņiem tās tiesības ir. Tas, ko varbūt mēs tiesnesim neatgādinājam, bet ko es labprāt gribētu, ka jūs iegaumējat, ir, ka patentu valdē neizskata iepriekš izmantotos vai reģistrētos nosaukumus reģistrācijas brīdī. Vienīgais, ko patentu valde dara, ir pārbauda, ka tas nav Microsoft, Nike, Laima, Aldaris. Plaši pazīstam zīmes. Bet par to, vai tur darbojās tāds X vai ir reģistrējis tāds X, to viņi nepārbauda. Tā kā šitas te salīdzinoši vienkārši var tikt pēc savas reģistrācijas. Summa summarum X būs liela izdevuma, un mēs tiesāsimies noteikti 5 gadus. Un pa to laiku es varētu paredzēt, ka X2 savāks klients, nomainīs nosaukumu, un beigās, kad mēs nonāksim pie tās tiesas sēdes, kurā runās par zaudējumiem, izrādīsies, ka faktiskie zaudējumi nav konstatēti, tāpēc, ka viņi izmantoja to nosaukumu salīdzinoši īs laika, un tā tālāk. Ļoti nelāks kāzus. Ja viņi X būtu noreģistrējis savu preču zīmi, tad būtu cits stāsts. Otrs stāsts no dzīves. Mēs tagad sāksim ar visiem tādiem šausmu stāstiem. Un es ļoti ceru, ka jūs nekad nepiedzīvosiet neko līdzīgi. Softā attīstītājs, viņiem ir darbinieks, kurš ir galvenais programmētājs. Pienāk liela projekta nodošanas diena, un tas programmētājs pasaka, es esmu autors, stop. Mums ir jāvienojās par autora atlīdzību bez algas un citām man izmaksātām summām, un citādi es jums nedošu pirmkodu. Viss, programma paliek pie mans, klients, lai bļauj, tā nav man problēma. Es esmu autors, un ar mani neviens nav vienojies par to. Es atsaucos uz savām likumā aizsargātajām morālām tiesībām, nemantiskām tiesībām neizplatīt šo darbu. Šausmas viss tagad bēgs prom, viņam liksies, ka tas būs tikai šausmas stāsts. Kā rīkoties? Autortiesību likums nosaka, ir uz mantiskām tiesībām īpaša kārtība attiecībā uz programmētājiem, ka programmatūra pieder darba devējam, nevis darba ņēmējam. Bet, ja uzņēmums ir fakta priekšā, ka viens programmētājs vienkārši nedos to lietu, ko viņš ir radījis, kā tas uzņēmums var rīkoties? Autortiesības mēs nevaram reģistrēt. Nav nekāda iespēja viņas noreģistrēt. Šī gadījumā vienīgais, ko uzņēmums var darīt, ir šeit faktiski beigās bija policijas iejaukšanās. Tāpēc, ka tur vēl bija cietais disks un kaut kāds, tā dramatiska brauc prom no uzņēmuma un tur apmēram viņam skrien no pakaļ un tādā garā. Tā kā tās ir tās lietas, ko mēs ļoti negribam. Šeit
Ja to atzīmēt līgumā, darba devis tieši tas ir viņa problēma, zināt, kad būtu pirmā soli, ja, ar darba ņēmējiem, un, nu, ko viņš var izstrādāt, tā līguma jābūt noformēta, ja, un vai viņi vienos pirms. Jā. Pirms, jā. Nu, tieši tā, šeit bija, kā ļoti bieži bija tipveida līgums, kurā nebija faktiski sevišķi sīk un smalki atrunāts tieši kā notiekās tā nodošana, un nebija atrunāts tas, ka autors, programmētājs nesaņem papildus atlīdzību par projektu nodošanu, līdz ar to tas bija atstāts vienkārši neatrisināts. Un otram kārtam līgumā arī nebija atruna par to, ka programmētājs pildot darba pienākums apņemās neizmantot savas nemantiskās tiesības. Tātad šeit bija drīzāk mācība par to, ka tas uzņēmums, nu tad pēc tam tad laboja līgums, kur bija citiem darbiniekiem. Ar šo darbinieku laikam saistības izbeidzās. Jā. Labi, darbinieks paraksta to līgumu, ka viņam nav, viņš neizmantos tās tiesības, bet tas sanāks, ja viņš tomēr mēģinās viņas izmantot, tad nebūs tas atkal cilvēciskais process uz 5 gadiem? Nu, tas ir ļoti labs jautājums, un īstenībā, cik man zināms, Latvijas tiesa nav vēl pārbaudījusi, vai var vai nevar labprāt attiekties no nemantiskām tiesībām. Es domāju, ka šajā gadījumā, nu, protams, šādas problēmas, kur ir darbinieku un darbdevēja nesaskaņas, biežāk arī sakņojās kopējā komunikācijas sabrukumā un savstarpējā neusticībā. Es domāju, tas ir drīzāk domāts kā pirmām kārtām kā signāls darba devējam un darba ņēmējam, ka viņi ir savstarpēji vienojušies par to, kā viņi saredz, kā tās attīstības, kā tās lietas notiks. Un kā tā lieta notikšana notiks. Jā, var tiesāties 5 gadus, bet nu, tur atkal tas no programmētāja puses tas liels izdevums. Un tas, ko viņš reāli piedzīs zaudējumos, nu, tad ir drīzāk tāds morāls gandarījums, ja viņš uzvar. Vēl viens stāsts no dzīves. Latvijas uzņēmums, ļoti jauks uzņēmums, brīnišķīgs zīmols, visur eksportē, visi esam ļoti, ļoti lepni. Bet pirms tam, ka viņi izvēlējās to nosaukumu, viņi nepārbaudīja, vai viņš der vai neder dažādiem tirgiem. Un tad sanāca nelāga situācija. Mēģināja Amerikā noreģistrēt preču zīmi, un vienkārši ļoti nelāga sagadīšanās, ka jau 88. gadā Amerikā bija noreģistrēt gandrīz identisks nosaukums identiskām precēm. Nu, lēmums tika apstrīdēts uz 17 lapusēm, nekā. Griezāmies pie agrāko tiesību īpašnieka, jo viņi faktiski to zīmi izmantoja, bet diezgan šauri. Un mēs tomēr, varbūt var ar viņiem vienoties, jo tas ļoti bieži notiekās, ka puses vienojās, sadalīsim tirgu. Būsim draugi. Un tad viņu advokāts piezvanīja un teica, super, viss notiek, $100,000. Un, mūsu uzņēmumam šādi līdzekļi nebija paredzēti preču zīmē tiesību iegūšanai Amerikā. Ko lai viņi tagad dara? Citu nosaukumu izvēlēties. Citu nosaukumu konkrētam tirgum. Nu, tas ir arī faktiski tas, kas notika. Viņi nomainīja to, ko viņi tajā tirgu izmantoja, kur viņi īstenībā to vārdu, kas bija tā problēma, neizmantoja, bet tikai logotipu. Bet, protams, tas nozīmē visu jaunu iepakojumu, tās preces bija no jauna jāražo, tāpēc, ka faktiski uz tām precēm, ne tikai uz tām kastītēm, viss tā tālāk, tas prasa liels izdevums, plus ir arī tas, ka tas sarežģīja visu, ko, ja tev ir jārāda vienam tirgum pilnīgi atsevišķi partijas. Mācība šī gadījumā ir tā, tad, kad viņi sāk, viņi varbūt nevarēja paredzēt, ka viņiem vispār Amerika būs interesanta. Vai ne? Amerika ir tālu prom. Un cik tad mēs varam visu ko paredzēt tanī brīdī, ka mēs mēģinam vispār dabūt, ka uzņēmums funkcionē, ka ir kaut kāda ienākuma, ka ir preces, ka ir tirgus. Bet šī gadījumā tas viņiem bija ļoti nepatīkams pārsteigums uzrunāt, ka šādas lietas notiek.
Es domāju, ka vislabāk no paša sākuma pateikt, kuras ir tās lietas, kuras ir obligāti jāatcerās no šodienas. Tā kā, ja pēc tam mēs neko neatceramies, tad vismaz mums vajadzētu atcerēties to, ka, protams, es ar jums runāju kā cilvēks, kurš specializējās šajā laukā, bet man ir pārliecība par to, ka intelektuālā īpašuma jautājumu ignorēšana ļoti dārgi izmaksā. Ne tikai maziem uzņēmumiem, bet arī lieliem uzņēmumiem. Ir jārēķinās ar to, ka darbinieki un konkurenti var rīkoties visādi, un ka tiesas ceļš ir ļoti garš un nedrošs un varbūt dārgs, un beigās tu nekādu naudiņu nedabūn, bet laimīgā kārtā priecīgā vēsts ir, ka ir vienkāršas, ne pārāk dārgas, ne pārāk sarežģītas darbības, kuras var veikt, lai novērst šīs problēmas. Un lai maksimāli palīdzētu jums izmantot savu īpašumu ienākumu gūšanai. Jāreģistrē prečzīmes, jāreģistrē dizaina parauga, jārīkojās strateģiski ar izgudrojumiem un ir jābūt pārdomātiem darba līgumiem un citveidu sadarbības līgumiem. Tā kā mēs tagad runāsim par to, kas tas ir. Tas intelektuālais īpašums. Kurš man pastāstīs, man ļoti interesē, kas jūs mudināja atnākt šodien? Kurš atzīsies? Nebija ieplānot citu tikšanās. Bija ieplānot citu tikšanās. Ak, kungs, kāds pienākums. Kurā lomā jūs esat? Varbūt jūs esat pat daudz, un mēs nevaram jūs tā iztaujāt. Bet attiecībā uz intelektuālu īpašumu jūs esat radītāji, es zinu, ka te ir programmētāji, jūs esat tirgotāji, jūs esat eksportētāji, gan. Intelektuālais īpašums nodalās divās lielās grupās. Rūpnieciskais īpašums ir tas, kur ir iespējams kaut ko reģistrēt. Un ar rūpniecisko īpašumu nodarbojās mūsu patentu valde. Tie ir patenti, dizaina paraugi vai prečzīmes. Otrajā pusē ir autortiesības, kur ir divi radnieciski tiesību paveidi, autortiesības un blakus tiesības. Autortiesības nevar reģistrēt. Ja cilvēks ir kaut ko forši uzrakstījis, uzzīmējis, radījis, izgudrojis rakstiskā vai kaut kādā citā izpausmē, nav kam par to pastāstīt un dabūt reģistrācijas apliecību. Diemžēl lielākā atšķirība starp šīm divām grupām ir, ka ja mums pieder rūpnieciskais īpašums un mēs esam likumā paredzētajā kārtībā nostiprinājuši tās tiesības ar reģistrācijas apliecību, tad mums nav jāpierāda, ka kāds cits ir mūs atdarinājis. Tas fakts vien, ka mēs esam noreģistrējuši prečzīmi, reģistrācijas fakts nozīmē, ka likums pieņem, ka visi par to zina. Mums nav jāpierāda, bet šīs nejaukais cilvēks ienāca manā veikalā, ieraudzīja man foršo nosaukumu un visu ko un atdarināja to. Ja mums ir reģistrācija, mums tas nav jāpierāda. Ar autortiesībām un blakus tiesībām ir vienmēr jāpierāda, ka tas ļaundaris, kurš atdarināja, faktiski bija klāt, faktiski redzēja tos darbus un tā tālāk un ir atdarinājis to. Uzņēmējam, kā jums, ir, protams, divējādas attiecības ar šīm intelektuālā īpašuma tiesībām. Jūs esat radītāji, un mans uzdevums ir palīdzēt nedaudz ieskicēt, kā jūs varat atpazīt, ko jūs esat radījuši, jūs paši izmantojat, jūs gūstat ienākums no tā, ka jūs licencējat jūs intelektuālo īpašumu vai varbūt pārdodiet savus izgudrojumus vai darbus pilnībā. Protams, uzņēmējs arī ir intelektuālā īpašuma tiesību izmantotais. Tāpēc, ka katrs no jums noteikti izmanto cita radītu programmatūru likumīgi. Jūs likumīgi izmantojat citu izgudrojumus, un jūs piedalāties informācijas apmaiņā, kas raksturo uzņēmēju darbību kopumā.
kuram ir bērni un kuram ir putekļu sūcējs? Jā. Lego klucītis ir brīnišķīgs patentu piemērs. Kad es biju maz meitenīte Amerikā, un es neteikšu, kurā gadā es esmu dzimusi, bet tas bija toreiz. Kamēr tas patents vēl bija spēkā. Kad es biju maz bērns, tad Lego bija tā diezgan eksklusīva manta, tāpēc, ka vienīgie klucīši, kur bija pieejami veikalā, bija Lego ražojums. Iemesls ir tas, ka tas jaukais dāns, kurš izgudroja Lego, 58. gadā bija pieteicis patentu, un to arī saņēmis, ieskaitot Amerikā. Patents ilgs 20 gadus. Tā kā, kad es biju mazmeitiņa, pirms 78. gada vienīgie, jebkur šajās valstīs pieejamie klucīši bija Lego klucīši. Tāpēc, ka viņš bija iegūs aizsardzību tieši uz to aizmugurējo konstrukciju, kur ir tie cilindrīši, kā viņi ir salikt un kā viņi tad saklikšķinās kopā. Un es varu atcerēties, ka bija viena Ziemassvētku, kur pēkšņi zem Ziemassvētku eglītes visiem bērniem parādījās, tanī laikā Korejā radītie alternatīvi, kur bija daudz lētāk par Lego. Bet pirms tam bija tikai un vienīgi Lego. Ja ir izgudrojums, ir divi varianti, kā ar to rīkoties. Pirmais variants ir patentēt. Otrais variants ir tieši otrādi. Tas ir nepatentēt un paturēt to kā komerc noslēpumu. Patents ir 20 gadu monopols uz izgudrojumu. Patentu piešķir katrā valstī, kurā mēs vēlamies šo aizsardzību. Ir zināms, ir likumā, ir diezgan konkrēti pateikts, kas var un kas nevar būt patents. Tas var būt farmaceitisks izstrādājums, augušķirni, tehniski izstrādājums. Likumā ir saraksts, ar kas tas ir par izgudrojumu, kas vispār var būt patentējums. Es ļoti atvainojos, ka viņš ir tur lejā. Nevar būt matemātiska formula, nevar būt spēļu noteikumi, nevar būt dažādi citu konkrēti atrunātas lietas. Bet galvenais, kas ir jāatcerās par patentu, ir sekojoši. Pirmkārt, patentam ir jābūt jaunam. Tam izgudrojumam ir jābūt jaunam, jebkur pasaulē. Otrkārt, patentu iegūšana nozīmē, ka ir jāizpauž izgudrojuma būtība. Patentu pieteikumā ir jāsniedz pietiekam daudz informācijas, lai lietpratējs varētu atdarināt šo izgudrojumu. Ir trīs tie galvenie patentēšanas priekšnoteikumi, novitāte, izgudrojuma līmenis, ka izgudrojuma būtība nav acīm redzama lietpratējam, kā nākamais solis. Ir jābūt kaut kādai fantāzijai, kaut kam, kas nozīmē, ka tas izgudrojums ir aizsargājams. Un trešais ir jābūt izgudrojuma objekts, respektīvi ir jāatbilst likumā noteiktiem kritērijiem par to, kāds tas izgudrojums ir. Komercnoslēpums ir tieši pretējais. Ja mēs gribam savu komercnoslēpumu aizsargāt, mēs nevienam neizpaužam šī komercnoslēpuma būtību. Kas ir, es teiktu, pasaulē slavenākais komercnoslēpums? Coca-Colas recepte. Un visi ir redzējuši, ja mēs uzgooglējam Coca-Colas recepti, mēs redzēsim zelta seifu, kurā glabājoties tā recepte. Sudraba seifs, kurā glabājoties receptu, un ka tur esot divi cilvēki, kas viņu zina, un viņiem ir kaut kāds indes tablets ievadīts zem ādas. Man liekas, ka tās ir fabuls. Bet šī slepenība ir komercnoslēpuma būtība, jo bez tā nav iespējams pēc tam likuma paredzētajā kārtībā mēģināt piedzīt zaudējums no kāda, kurš būtu nopludināja šo informāciju. Mūsu komerc likums nosaka 5 kritērijas, ka tas ir saistīts ar uzņēmumu,
tas nav vispār pieejams, nemantiski vai mantiski. Vērtība, kaut kāda vērtība ir obligāta, var radīt zaudējums un komersants veids pasākums, lai to nosargātu. Kāpēc tas viss ir svarīgs? Tāpēc, ka ļoti bieži uzņēmumos tas, kas iekšēji notiek, tas veids, kā kaut kas tiek radīts, tās zināšanas, kas ir darbinieku galvās, ir ļoti vērtīgs. Bet, ja uzņēmums neveic preventīvās darbības, lai šo informāciju padarītu trešām personām nepieejam, tad uzņēmumam pēc tam ir ļoti grūti vai pat neiespējami mēģināt kaut ko piedzīt no konkurenta, kurš ir varējis, piemēram, iet mājas lapā un atrast to pašu Coca-Colas receptu. Komerc noslēpuma sakarā zaudējums tiek traktēts ļoti šauri. Tas fakts vien, ka jūs esat zaudējuši reputāciju, iespējams, ka uzņēmumu viss tas sāls un viss tas, ko jūs piedāvājat, ka to kāds ir nospērs, ļoti šauri. Jums būtu jāvar pierādīt, ka tur ir kaut kāda konkrēta mantiska vērtība, kur ir zaudēta dēļ tā, ka ir pārkāpts tas komercnoslēpums. Tātad ar izgudrojumu ir divas iespējas. Ja mēs patentējam, mums ir monopols uz 20 gadiem, bet ir visiem jāizstāst par to, kā rada to izgudrojumu. Rezultātā, ja tas izgudrojums ir tāds, kurš varētu kļūt, kā Latvijas pateikt, redundant, nevajadzīgs, nederīgs, ar to, ka ir jau kaut kāda attīstība viņam garām un līdz ar to tā tirgus nozīme ir zudus, tad ir labāk to lietu paturēt kā komercnoslēpumu. Un ja mēs skatāmies šodien mobīlos tālruņos, ir gan patenti attiecībā uz dažādu veidu izgudrojumiem, interfeisiem, informācijas uztveršanu, raidīšanu un tā tālāk, bet ir arī komercnoslēpumi. Visbiežāk uz zināšanām, kuras ir nepieciešamas, lai varētu pielietot patentu šajā izgudrojumā. Kā izvēlēties? Atkarībā no tā, kāds ir izgudrojums un kādi ir naudas līdzekļi. Jo mēs vēlāk runāsim nedaudz par patentu reģistrāciju, un tas ir padārgs process. Bet atkal ir reģistrācijas apliecība un ir monopols. Komerc noslēpums ir automātiski lēti un vienkārši un beztermiņi, bet ir daudz grūtāk pierādīt, plus ir ļoti aktīvi jāmēģina nosargāt komerc noslēpumu. Es domāju, ka visi zinās, par ko šeit ir runa, kas ir, akli ir apakšā. Būtu es zinājis, es tiešām būtu taisījis slaids, kur tikai ir virspusē. Apple un Samsung bija viens no, tas vēl faktiski pašlaik daudzās pasaules tiesās tā lieta nav vēl līdz galam iztiesāta. Bet šeit ir strīdi par dizaina paraugiem. Vērtība, protams, ir daudzos miljardos. Kurš ir Apples un kurš ir Samsungs? Ja nebūtu uzraksts Samsung, tad mums būtu diezgan grūti pateikt. Un tas, par ko Apple apsūdz Samsung, ir, ka Samsung ir raksturīgo izskatu šim produktam nošpikojusi. Un līdz ar to radījusi Samsungam ļoti liels materiāla zaudējums. Mēs redzam, ka ir ļoti, ļoti uzkrītošas līdzības. Protams, ironija ir tā, ka pirms Apple tālruņi šādi neizskatījās. Nemazam ne. Tāpēc, ka nebija skārienu jūtīgo tālruņu, un mums visiem bija Nokia ar podziņām. Un šīs, kad viņš 2005. Gadā parādījās, tas bija pilnīgi kaut kāda jauna kategorija, nekad neredzēt. Protams, šajās dienās mums visiem tālruņi izskatās tādu, un jaunais BlackBerrys arī izskatās tāds. Tiesas uzdevums ir noskaidrot, kuras no šīm vizuālām īpatnībām ir brīvas izvēles rezultātā. Jo tas ir tas, kas ir dizaina paraugā aizsargājums. Ir, protams, arī dizaina paraugi, kuri reģistrēti tepat Latvijā, kuriem noteikti
estētiskā vērtība ir kultūra, vēsturiskā vērtība ir liela, varbūt naudas vērtība pagaidām nav tik liela, kā piemēram šis jaukais apaļais novusgalds. Dizaina parauga arī ir ārējais izskats no visiem šiem produktiem. Apakšā jūs neredzat, tur ir tāds šrifts muzikāls. Tālruns, paplāts, galdbiederum, roksoms, rotslietas, Louis Vuitton audum, apavi. Te ir no automašīnas reģistrācijas apliecības. Logotipi. Dizaina paraugs ir ārējais veidols. Tas ir ārējais izskats jebkuram produktam. Ja patents aizsargā izgudrojam tehnisko būtību, dizaina parauga reģistrācija, jeb arī nereģistrācija, aizsargā ārējo izskatu. Tas nozīmē, kādas ir krāsu salikums, kāda ir forma, kāds ir rotājums. Viss ņemot kopā, kas tas ir, kas rada ārējo izskatu. Ir arī tāpat kā patentam, ir zināmi noteikumi. Ir jābūt jaunam, ir jābūt individuālam raksturojumam, ir jābūt redzamajam parastajā lietošanā. Un šeit autodetaļu ražotājiem ir liels galvasāps, tāpēc, ka, ja detaļa tiek ražota un parastajā produktu lietošanā to neredz, ja viņš ir kaut kur mašīnas apakšpusē, tad viņš nav aizsargājams ar dizaina parauga aizsardzību. Es par to reģistrāciju, es domāju, es pastāstīšu vēl pēc tam. Gribēju vēl izstāstīt, kas ir preču zīme, un tad mēs atvilksim vēl pie kafijas. Patents un dizaina paraugs ir cilvēka radošuma rezultāts kādā konkrētā izpausmē. Iemesls, kāpēc likums to aizsargā, ir pirmkārt, lai aizsargātu šo personības izpausmu, kā viņi ir šajā pielietojumā, un tāpēc, ka tas ir taisnīgi. Ja kāds ir kaut ko dizainējis, ja kāds ir kaut ko radījis, likumam ir jāaizsargā viņa tiesības tā, lai viņi nevarētu tūliņ pat nošpikot. Otram kārtam tas attaisno investīcijas, kuras ir veikts dizaina paraugā, jeb patentā. Preču zīmu tiesības ir nedaudz atšķirīgas. Šeit likums nav emocionāls. Likums neuztraucās par autoru. Galvenais mērķis ir saglabāt saikni starp preču un pakalpojumu ražotāju un patērētāju. Tā, lai patērētājs, ieejot rimī, aizējot pie piena produktiem, viņš vienmēr zināt, ka limbažu piens patiešām ir no limbažu piena, ka rimī piens patiešām ir no rimī. Rimī ganāmpulka. Bet tas ir, lai mūsu tirgu šī informācija darbotos, lai nebūtu augstas izmaksas katram patērētājam, tāpēc, ka patērētājam būtu atkal un atkal jāpārliecinās, ka jā, patiešām tas, ko es tagad pērku, šī datora programma, ko es iepērku savam uzņēmumam, 150 eksemplāros, šī automašīna, ko es iegādājos, ka tam patērētājam nebūtu sloks katru reizi no jauna izpētīt, vai tik tiešām tās auto detaļas, kuras ir salikts manā Honda mašīnā, vai viņas patiešām ir tās, kurām it kā viņām vajadzētu būt. Varbūt viņas nav. Bet ja mums nebūtu šī drošā saikne, tad mums visa šī informācijas sistēma pilnībā sabrukt. Tāpēc, ka mums nevienam nebūtu iespēja pārliecināties par to, kas tas ir, ko mēs pērkam. Tāpatās no preču zīmju īpašnieku puses,
ja likums neaizsargātu mūsu preču zīmi, tad mums būtu ļoti grūti izveidot kontaktu ar tirgu. Mums būtu ļoti grūti, ja mēs piedāvājam kādam mūsu pakalpojumu vai preci tādu un tādu, un ja mēs no tā iespējamā pircēja saņemt atbildi, ka viņam jau 3 tādi piedāvājumi ir uz tieši to pašu nosaukumu. Šīs radītu pilnīgu hausu. Tātad preču zīme ir pirmam kārtam apzīmētais, kurš atspoguļo šo saikni. Preču zīme ir vienmēr attiecinām uz konkrētām precēm vai pakalpojumiem, un tā norāda un atšķir to izcelsmi. Ir principā divas preču zīme grupas, 2 paveidi, ir vārdiskās un ir netradicionālās. Šīs ir tās, ko mēs ļoti labi pazīstam, viņas ir figurāls, viņas ir kombinētas, tas, kā viņas saucās, tas nav tik svarīgi. Bet mēs katrā šajā piemērā, vai tur ir vārds, vai nav, mēs uzreiz atpazīstam, kas tas ir par uzņēmumu, kura izcelsme šeit tiek norādīta ar konkrēto simbolu. Bet tas arī nozīmē, ka pašiem radot savas preču zīmes, mēs varam izmantot kaut kādu simboliku, mēs varam izmantot raksturīgu krāsu salikumu, mēs varam izmantot vārdu, un mēs varam izmantot visus šos elementus kombinācijā. Kā varbūt ir zināms, melnā balzama etiķete kā bilde ir reģistrēta kā preču zīme. Ne tikai Latvijā, bet daudzās valstīs. Un šeit arī ir citi Latvijā pazīstam nosaukumi. Labi, tas ir tas, ko es gribēju pateikt pirms kafijas pārtraukuma. Tad mēs atvelkam elpu, un mēs pēc tam runāsim konkrētāk par to, kā rīkoties katrā no gadījumiem. Un ja ir kādi jautājumi, laipni lūdzu.